21. jūlijā grupa latviešu kino režisors Dzintris Gekis vadībā devās ceļā uz Sibīriju, lai aizvestu 5 plāksnes un noliktu kā piemiņas zīmi Latvijas bērniem, kuri palikuši svešumā. No 2000. gada, kad pirmo reizi aizbraucu uz Sibīriju, lai satiktu Sibīrijas bērnus, tas ir cilvēks, kur 41. gadā kā bērni bija izsūtīti un palika tur. Un tā es viņus intervēju. Pēc tam katru gadu bija jauna filma 14. jūnijā. Tad bija jau vairāk kā 600 intervijas, izveidojām grāmatu. Bet 2006. gadā, kad mēs bijām atkal Sibīrijā, mums radās doma, ka vajadzētu piemiņas plāksnes aizvest, jo daudz viet tādas plāksnes bija citām tautām, bet nebija latviešiem. Kaut gan bija tur krusti vesti, bet Sibīrija ir tik milzīga un tās vietas ir tik daudz, ka vienkārši ir jābrauc atkal uz citām vietām un pa citu maršrutu. Tā tas turpinās un tā sanāk nākošais gadu 14. jūnijā, ja Dievs dos filmu uztaisīt, tad būs 11. filma. Mēs šogad braucam 19 cilvēki. Un mēs braucam uz Pēterburgu, tad uz Norilsku. No Rilskas mēs braucam uz Dudinku. Un no Dudinkas ar kuģi mēs braucam kādus 300 km vēl Ziemeļledus okeāna virzienā. Un tad atgriežamies Norilskā un pēc tam uz 2 dienām braucam citā virzienā uz Lamas ezeru. Norilska tā ir tāda aizliegtā zona. Tur vajag speciāls atļaujas un diezgan grūti nācās viņas iegūt. Bija pases jātulko un notāra zīmogu un 2 mēnešus jāgaida atbilde, vai vispār tās atļaujas mums dos. Un tātad no Norilskas mēs lidosim uz Krasnojārsku, tad brauksim tālāk uz Tomskas apgabalu. To tā vienkārši pateikt, bet pa kartai paskatās tie 1000 kilometri. Un no Tomskas atkal vienā virzienā, kur mēs jau esam bijuši, Kargasoka, Parabeļa Kalpaševa, kur ir tātad arī Sandra Kalniete dzimusi, Biruti Kalniece no Kalpaševas ir. Un tie cilvēki, 6 cilvēki brauc, kas ir tur, kā bērni bijuši aizvesti un Naģežda dzimusi tur ir ieslodzījumā. Braucienā piedalās arī Biruta Eda Ikauniece, kas izaugusi Sibīrijā. Tā ir vieta, kur ir pagājusi mana bērnība. Tā kā pie vecuma vērtsakal tur aizbraukt, tas ir viens. Un otrs man visa šī Sibīrijas bērnu lieta, fonda lieta un tam līdzīgi, man liekas, kaut kas tik nopietnas un reizē svētīgs pašai Latvijai, ka man tur gribas piedalīties. Cik jums bija gadi, kad jūs izsūtīja un cik gadus jūs pavadījāt? Man vēl nebija gluži 2 gadi. Un es beidzu Sibīrijā vidusskolu. Tad man bija jau 17, kad es atbrīvos. Ar katru gadu tā interese faktiski palielinās, ja? Jo pašlaik jau man ir 12 cilvēki pieteikušies uz nākošu gadu jau braucienu un vēl daudz par to runā. Un no pagājušā gada brauciena arī brauc jau 9 cilvēki kopā ar filmēšanas grupu. Un arī man vīrs Pēters Vasks, viņš teica, vēl vienreiz es aizbraukšu, bet droši vien jau, ka nākošu gadu atkal brauksim.